labāk rokas meitenes zakarajā žaketītē sāk. Uzdevums ir tāds, kad katrs cilvēks pasaka Pēriku. To, kas viņam vistuvākais, svarīgs, kā viņi ir iepazinis. Pats labākais, kas ir noticis ar mūsu jubilāru. Sāksim, lūdzu. Nu, Ērika Degu Denčiks dzīvo pie manis jau laikam 2 gadus. Tā ir pel, kur man uzdāvināja izlaidumā. Tas ir kāmis, kas to. Nu, Degu, jā. Kuru viņam uzdāvināja izlaidumu, un es viņu paņēmu savā aprūpē. Viens no cilvēkiem, kas viņu man uzdāvināja. Rekord. Turpinām, sāk, viskā. Man ar Eiku saistās tā, ka mēs skolā ar viņu sapazinās, viņš mans labākais klases biedrs ir, jā, mums arī ko darīt stundās, jo mēs esam no tiem gudrākajiem, un sākām pelnīt naudu, jā. Pelnējam pokeru. Ar pokeru, jā, tā mēs viņu sapazināmies, kārtīgi kļuva par draugiem. To, kā Eriks vienmēr zaudēja visās spēlēs, kā arī spēlē. Bet, ja godīgi, tad atceros, ka tā kā Eriks man dzīvo kaimiņos, tad diezgan daudz penības ar viņu pavadījis esmu. Visi šāvām par to labāko. Jā, Sandrs ar maniem vēl bīstis šāva pa kleris logu, bet tas ir tā. Labi, Emils. Nu, man ir tā, ka man nebūs varbūt tas labākais, kas visiem. Mums ir ļoti viena lieta kopīga ar Ēriku. Mēs ļoti labi mākam darīt lietas, kuras, jā, mēs mākam viņas darīt, un tas ir labi. Tas ir labi. Tas man priecē, kaut kas kopīgs, ir cilvēks. Jā. Linda? Ja kāds nezina, man sauc Linda, un es Eriku iepazinu caur gīstu. Turpinām. Nu? Tālāk, Gintiņ. Tātad, es Eriku īstībā, man liekas, nezinu, kā es viņu iepazinu, man liekas, caur Nilu. Man liekas, jā. Nu, ko lai jau pasaka, nu, Eriks man labākais draugs, tā kā visi pārējie. Un es domāju, ka turpāk arī tālāk arī būs labākais draugs. Nils! Ērikas Pagaid, tā jau pašu bērnības skolas laikiem. Ir visādi piedzīvojumi bijuši ar skolotājām, ar drēbēm, ar skolāģiem, Pašs labākais. ar saules puķu sēkliņām. Nilī bijis tik daudz piedzīvu. Iepazīstināmies esmu ļoti labi. Jau paši pastāv. Nu, es laikam tevi iepazinu caur Ievu, un vispilgtākais tāds moments laikam ir relēģi. Man šeit atceries, par ko es runāju. Es ceru, ka tā turpināsies, un tāda pasākuma būs vēl, un normāls čals esmu, lai dzīvo. Tas bija forši, Ieva. Eriks, tu esi man tiešām ļoti labs draugs. Mēs jau arī esam diezgan ilgi kopā. Un tik daudz, kas ir piedzīvots kopā, un, protams, arī es tev vienmēr atbalstīšu. Okay. Lorenz. Sveicināts, Erika. Sveiki. Tu man vienmēr esi bijis normāls pacaņčiks. Reku roku jūs neredzat, ja es tad būtu slēdzu. Aufguders in kamera? Jā. Ok. Marika. Būs ko pateikt. Labi. Marika pateic. Erika es iepazinu. Sākumā mēs nemācījāmies vienā klasē. Mēs bijām pretinieki. Mēs mācījāmies vienā klasē, un sākumā mums kaut kā mēs nedraudzējāmies labi kopā. Sākumā mēs bijām ienaidnieki Ēriku un Nilu, un bija savu kompāniju, ar kuriem mēs nebijām īpaši labās attiecībās ar jums, bet beigās kaut kā sanāca tā, ka mēs sadraudzējāmies un kļuvām ļoti labi draugi. Jā. Tas bija ļoti interesants laiks, daudz piedzīvojumu, daudz cits. Garais. Nu, ir tā, kad Pusstundēs es stāstīšu pēc tā, kad es atstāstu 10. klases, es tur domāju, kas tur un kā. Es gribēju iepazīties jauniem cilvēkiem. Protams, mans dēls jaunākais Zāriņš un tā, un Mīliņš, un pats jaunākais Ērikiņš. Es vienmēr barojos ar pupiņu un tā, un azotē un tā. Bet fuj arī, bet kā mēs cilvēki, mēs esam piedot. Tā ir.
mēs piedodam pupiņš vai nē, bet piedodam fuj. Un ir lietas tādas, kas iet vienalga kādam lielumam, daudzumam cauri, tas viss ir draudzība. Un tas, kas man ir Ēriks, tas ir ļoti foršs cilvēks, kas saprot mani, kur es saprotu. Kaut arī es vienreiz mēģināju nožņaukt. Mēs spēlējam, pastāst Gares, mēs spēlējam Tekken, es viņu uzvarēju 8-8, viņš man gribēja nožņaukt. Es tikai drīz nožņaukt, jā. Bet man ļoti patika pati spēle, pats cilvēks bija jautri, drīz asiņaini, bet bija jautri. Un tas man labāk saistās ar manu draugu Ēriku. Paldies. Dītiņ, jāpastāst kaut kas ir. Pa bembīt. Ēriks iepazina caur aktoru, bet, spriežot pēc tā, kā viņš pa viņu panā, viņš laikam stuperi zvaigznes. Ēriks? Justin Bieber! Tas ir mans jaunākais biedrs. Tas mans krustāvs. Tas tā kā man dēls, daudz kas ir piedzīvots, stāsta vaļā. Es pat 3 reizēm pastāstīšu. Pirmā reize, kad tev iepazinu, tu minies ar Ričuku. Uz Ričuka stūris bija kas ceļā remonta lampa nahu. Tas ir pirmais. Otrs. Pirmā reize. Maķīts, pastāst pa maķīt vēl. Par ragiem. Maķīts, vai ne? Man mājās tā free kartupeļi. Es Ērikam zvanu. Pulkstens 7:30 no rīta. Nāks arā? Jā, nākšu. Izēj ārā. Iedod viņam no maķīšu kartupeļus. Viņš stāž pilna mūte, vai ne? Ārā ziema, -20 grādi. Minās ar rites pa ladu, un, protams, sanāk kas krities. Ēriks nolauž vienu zobu. Es izvelku ārā kameru. Es Ēriku saku kamerā. Viņam puszoba nav. Viņš saka, es tikko driftoju ar riteni, nolaužu vienu zobu. Tā kā tā vecīt, atējiem atmiņas ir bijuši daudz. Tu esi man tā kā dēls. Es tev vēlu to visu labāko. Galvenais ir naļiks, mīlestība un veselība. Paldies. Turpinām. Jā, Ēriku es jau pazīstu 3 gadus, iepazinu viņu caur Elvi. Un šo dažu gadu laikā mēs esam piedzīvojuši ļoti daudz ko. Un ir viena lieta, ko es varu teikt. Ēriks ir riktīgais virtuvu čalis, un viņa kustības ir neaizmirstams un nepārspējamas. Tā ir taisnība. Un tad tur būs Mums viss sākās tā, kad ar neģeru pimpi. Viss sākās braucot uz popkornu šovu. Man, protams, neielaid, jo man savāc mēnti. Kādās nepilngadīgas bija. Jā, bet kas? Tas tāds spējas. Jā, tas tāds piebildīts. Bet viss beidzās Ēģiptē, un pats saprot tie noslēpumi viņi mazie. Tu saprot, viss jau turpināsies, tējiņas pie tevis un tā mēs... Protams. Paldies par sabiedrību, tu esi čovaks. Nika. Es Ēriku iepazinu caur Montu. Man Golfiņā viņš ir ļoti bija. foršs puisis, man ļoti prieks, ka viņas iepazinus. Niki Minaj. Jā, Moni. es Ēriku iepazinu pirms 11 gadiem. Starp citu ir piebildi. Monta, šī meitene ir pirmā meitene, ar kuru es savā mūžā iepazinos. Pirmā meitene, ar kuru es savā mūžā Nē, ja tā godīgs stāsts bija tāds. Stop. Stāsts bija tāds. Es ar vienu čalīti, Denisu. Denis bija vienai meitenei brālis. Mēs gājām sētā, mēs tur kaut ko balējāmies, tusējāmies, mums bija 6 gadi. Un viens moments tāds, mēs gājām gar kaut kādiem logiem. Un tur bija tāda meitene čalīte, divatā vienkārši ņēma kaut kāds opja apens, šitās milzīgās un mētāja un pakučs rādīja. Un pēc tam mēs iegājām ķipa pie viņiem un ķipa pateicām viņu omei to, ka viņi ķipa kaut ko tur piedurās, un tad viņiem tur kaut kāds problēmas sanāca, kaut ko viņiem tur uzdirs, bet
Un tā bija pirmā reize, kad mēs iepazināmies. Un tad es atceros to, kad man Monta Nauri mēģināja parādīt, kā jāuzpūš vārdu, ķipa līdz tam momentam, ka viņi uzsprāst. Un principā ar to arī viss ir beidzies, un paldies jums visiem, ka jūs esat šeit.